Labdien, zīves februārī, klāt taro prognozes tieši jums un paskatīsimies, kāda kopīgā enerģija virmo apkārt. Zīves tādi kā svētības un aizgādības klātbūtnē. Zivis ir pasargāti un iedomājieties vien, ka šis mēnesis ir tāds kā mazs caurspīdīgs kupols, kas jūs sargā no visa sliktā, neparedzētā, ievainojošā. Ļoti labvēlīgi kārtas, kas nozīmē, ka kosmos jūs vēro, ka kosmos ir atbalstošs un dodošs un arī dod svētību tām lietām, kas ir pareizas, kas ir virzošas, kas ir attīstošs zivs zīmē dzimušajiem. Šis ir laiks, kad jūs varat atteikties no kaut kā, to, ko jūs nevēlaties vairs darīt. Jums iedod papildus spēku, iespējams, tas ir slinkums, varbūt tā ir piepēšana. Mēs katrs zinām, no kā mums vajadzētu atteikties, un tad šī kārtas priesteris dod jums aizsardzību un papildus spēku, jūs varat to izmantot savā labā un iegūt tādu tā kā dubultu spēku. Sadzīviski šis mēnesis vairāk ritēs kopā ar apkārtējiem cilvēkiem saistībā ar mācībām, ar mācības saņemšanu, ar dalīšanos, ar zināšanām, ar pakļaušanos citu cilvēku ritmam, apkārtējiem ritmiem, kādam studijām, noteikumiem, instancēm, ticības jomā. Un līdz ar to šeit vairāk ir priekšplānā jāvirza nevis savs ego, bet tāda kā novērošana, apcere un ticība un pieņemšana. Darbs zivīm. Darbs. Atkal priesteris. Divi priesteri. Jā, tas nozīmē, ka tiešām absolūti lielisks mēnesis, kurā jūs darba jomā jūtat, burtiski jūtat apkārtējo cilvēku nodomus, pulsu, vajadzības, vēlmes, ieteikumus, mācības. Iespējams, tas ir saistīts tiešām ar tādām praktisku zināšanu dalīšanos vai mācīšanu, vai kādu mācekļu ņemšanu, vai arī citiem cilvēkiem tā ir tāda mācība, kā būt pateicīgam, vai kā būt pieticīgam, vai kā iemācīties pavaicāt padomu, pavaicāt, kādēļ viņam jāsarāda arī tik garas ilgas stundas, pavaicāt, vai es neesmu pelnījis augstāku atalgojumu, tā kā prast, nevis būt lielīgam un lepnam un es jau neiešu nevienam neko prasīt, bet gluži vienkārši ar tādu mieru un sapratni pievērsties citiem cilvēkiem, lai iegūtu arī sev gan zināšanas, gan labumu, un tomēr tādu kā zināšanas, labumu un prasmi mazliet tā kā arī pieliekt ceļus, ja, tā kā būt piekāpīgam, mazliet izturēties ar pietātu pret apkārtējiem cilvēkiem. Ārkārtīgi interesanti dzīves. Varēsiet padalīties, kas notiek jūsu februārī tagad, kā jūs sajūtat šo enerģiju. Privātā dzīve. Kausu dūzes, viena no skaistākajām kārtīm, kas dod plaši atvērtu sirdi. Tas nozīmē, ka pirmkārt sākšu ar tiem, kas meklē attiecības, ka šī ir lieliskākā kārtas, lai uzsāktu attiecības, lai atrastu otru cilvēku, lai sajustu patiesu sirds atvēršanos, patiesām lielu vēlmi dalīties, piedalīties un stāstīt par sevi un gribēt uzzināt par otru cilvēku. Šis ir sākums, šī ir iespēja, jums ir iedot liela iespēja, tas nozīmē, ka jums ir jāpiedalās. Ja nav tā, ka es sēžu ar lielām acīm un skatos, cik skaists vai labs vai brīnišķīgs vai lielisks partneris, bet es jau tagad tā pasēdēšu un neko nedarīšu. Tātad šajā mēnesī, mīļie zivis, kas meklē savus partnerus, iesaistieties. Tiem, kam jau ir partnerība, arī šī kārtas, burvīgā kārtas dod tādu no sirds tuvību. Iespējams, tā ir saruna, iespējams, tā ir kopā būšana, iespējams, tā ir divvientulība. Tāda sajūta, ka mēs esam divi vienu un mēs varam atrast to vienīgo īsto skaisto pērli, ko mēs meklējam, ja tāda ļoti skaista kārtas un izmantojot šo laiku, mīlestības ņemšanai un dāvāšanai. Ja? Jo visas šīs kārtas faktiski ir par
par mani pašu un apkārtējiem, par cilvēkiem, par to, cik ļoti pasauli mani mīl. Un, ja pasauli un apkārt mani mīl, tad man vajag arī dalīties ar apkārtējiem un arī pieņemt to. Un padoms. Kāds būs padoms? Zobenu dūzes. Visā šajā burvīgajā februāra mēnesī neaizmirstiet par skaidro saprātu, par to, ka intelekts, prāts, runa, tas viss ir jāliek, tas viss ir jūsu instrumenti. Tad neaizmirstiet, neaizsapņojieties, esat konkrēts, domājošs un izprotošs tajā brīdī, kad jūs saprotat, tagad man jāparaksta dokumenti, es vairs nevaru sapņot. Bet šajā mēnesī jums ir 2 dūži un 2 priesteri. Es pilnīgi jūtu kaut kas absolūti lielisks notiks jūsu dzīvē, un es būšu ļoti, ļoti priecīgi, ja jūs padalīsieties ar to. Lai notiek viss tā, kā tam jānotiek. Uz tikšanās!